lai tad vēl atkal šķērsotu vienu vai divas Eiropas oficiālās robežas. Līdzīgi trūkst būtiskas diskusijas par mūsu pašu tiešo kaimiņu valstu spēju aizsargāt savas robežas. Te jāpiemēr Igaunijas robežsargu nolaupīšanas gadījums un padomus Somijas apgūšana informācija. Mēs mazāk tiek iesaistīti Krievijas federācijas spēcības. Kādas ir jautājumi Marku Santoņu? Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie viesi. Paldies Rinkeviča kungam par ārlietu ministra ikgadējo ziņojumu valsts ārpolitikā. Šajā ziņojumā ir uzskaitīts daudzas lietas, taču tas ignorē vienkāršu nodokļu maksātāju pamatjautājumu. Ārlietu ministrija savas darbības nodrošināšanai 2016. gadā tērēs 52 558 053 eiro Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Kā tiks tērēta šī summa? Ko ārlietu ministrija grib panākt? Kāds labums no ārlietu ministrijas izvirzītajiem mērķiem ir nodokļu maksātājiem? Kāpēc ārlietu ministrija ir izvirzījusi tieši šīs prioritātes? Kā ārlietu ministrijas pieminētie globālie riski ietekmē Latvijas nodokļu maksātāju? Šis skaidrojums, šis skaidrošanas darbs, ministra kungs, tas ir jādara jums. Šis dokuments nav rakstīts Latvijas nodokļu maksātājiem, kuriem ir vairāk par 52 miljoniem iemeslu pieprasīt skaidrojumu par viņu izlietotajiem līdzekļiem. Sakiet man, ministra, kāpēc diaspora nav prioritāte? Kāpēc pakalpojumu uzlabošana nav prioritāte? Kāpēc bēgļu jautājumu risināšana nav prioritāte? Rinkeviča kungs, jūs neesiet Beļģijas ārlietu ministrs. Jūs neesiet arī Krievijas ārlietu ministrs. Jūs neesiet arī Vācijas ārlietu ministrs. Rinkeviča kungs, jūs esat Latvijas ārlietu ministrs. Dokumentā definētas visas citas, izņemot Latvijas intereses. Jums darba devējs un jūsu padotajiem ir Latvijas valsts nodokļu maksātājs. Valsts intereses ir nodokļu maksātāju intereses. Šis dokuments nodokļu maksātājam par valsts ārpolitiku nepaskaidro pilnīgi neko. Un tas ļoti atšķiras no tā, ko jūs šeit runājāt no šīs tribīnes pašā sākumā. Jo tas, ko jūs šeit teicāt, es ļoti labprāt to redzētu šajā te ziņojumā. Jo šī informācija bija ļoti noderīga. Paldies jums! Skaists un gudrs. Tu arī. Labdien, ministri. Kā tev aizvēries? Kājas ciet, rokas ciet? Kaimiņu kungs, paldies par komplimentu, ka runa bija labāk par ziņojumu. Ziņojums un runa patiesību sakot ir tradicionāli vienots dokuments, vienota pakete. Ziņojumā mēs iezīmējam mazliet plašākas lietas un runa ir akcents. Bet šis ziņojums nekādi nevar būt budžeta paskaidrojums raksts. Par budžetu mēs debatējām pagājušo gadu. Es būtu laimīgs skaidrot to vai citu pozīciju. Es tikai gribu teikt, ka Latvijas ārlietu ministrijas budžets nav pats lielākais un mēs darām visu, lai nodrošinātu palīdzību gan mūsu valsts piederīgajiem, vai tie būtu diasporas cilvēki vai cilvēki, kas nonāk dažādās problēmās, lai atbalstītu mūsu biznesu, lai cīnītos par mūsu valsts drošību. Lai tad dotos uz citu kādu neskaru valsti, piemēram, Grieķiju, lai tad vēl atkal šķērsotu vienu vai divas Eiropas oficiālās robežas. Līdzīgi trūkst būtiskas diskusijas par mūsu pašu tiešo kaimiņu valstu spēju aizsargāt savas robežas. Te jāpiemēr Igaunijas robežsargu nolaupīšanas gadījums un padomus Somijas apgūšana informācija. Mēs mazāk tiek iesaistīti Krievijas federācijas spēcības.
Pačelik zaf.